Nu tā, esiet sveicināti veselība un process skatītāji, klausītāji. Šī ir mūsu kārtējā biohackinga veselības sarunas, un šoreiz es ar prieku esmu uzaicinājis cilvēku, kurš varbūt mazliet ar citādos vārdos nosauc tās lietas, par kurām es un mēs vispār interesējamies un par ko mēs šeit runājam, taču saknes un tās idejas ir plus mīnus viens un tās pašas. Tāpēc ar prieku piesaku studijā Sandru Šmaliņu, kas nodarbojās ar biodekodēšanu. Un tad uzreiz es došu vaļā un tad jautāšu, kas tad ir tā biodekodēšana? Nu jā, tā ir sistēma, kur ir izstrādājis kanādiešu, teiksim tā, ārsts, patiesi viņš nav ārsts, bet praktiķis, NLP praktiķis, Kristians Flečs. Bet vispār tā visa sistēma biodekodēšana ir tikai viens tāds neliels novirziens. Ir arī citi novirzieni, kā Rico Healing sistēma, un tam visam pamats ir Raika Hamera sistēma German New Medicine, kur vispār tas viss sākās. Tas viss sākās pagājušā gadsimta 70. gados, kad viņš veica ļoti daudz pētījumus, ļoti daudz smadzeņu skanējumus par to, kā tad īsti katra slimība mūsu ķermenī attīstās un notiek. Un viņš šo sistēmu iesāka, un pēc tam jau daudzi dažādi tā teikt, praktiķi šo apaudzēja ar savām zināšanām, ar praktiskajām iemaņām. Kaut kas no Raika Hamera strādāja, kaut kas nestrādāja, un beigās katrs paņēma kaut ko savu, kas viņu prāt strādāja. Lūk, un biodekodēšana ir viena no šiem atzariem, kas runā par cilvēku kā par sistēmu, kuram katrs simptoms, es tos parasti nesaucu par slimībām, bet simptomiem, katram simptomam ir ļoti loģisks iemesls, kāpēc tas ir. Un tas ir tāpēc, ka mēs kā cilvēki, mums ir galvenais uzdevums izdzīvot no viena mirkļa uz otru. Tātad mēs esam tā ieprogrammēti, mums ir jāizdzīvo. Un tikai tāpēc mēs šeit esam, mēs šeit varam runāt, tāpēc, ka mūsu senči ar konkrētām problēmām, ar konkrētām programmām spēja izdzīvot tajos apstākļos, kādos viņi bija ielikti. Un mūsu organisms tā ir ieprogrammēts. Protams, ka tagad mainās apkārtējā vide, mainās infrastruktūra, mainās viss, kas mums apkārt notiek, temps mainās, viss mainās, bet tās programmas, tie uzstādījumi palikuši vieni un tie paši. Un tur apakšā ir konkrēta loģika, kādā veidā ķermenis reaģē uz apkārtējās vides stresoriem. Ar konkrētu programmu, ar konkrētu reakciju un atbildi, ar fizisku atbildi uz to. Jā, nu redz, tu jau pieminēji tas, par ko es arī diezgan daudz arī savos video un materiālos daudz runāju par to, ka mēs kļūdaini bieži vien tulkojam simptomus un saucam tās par slimībām. Ja? Un dažkārt šie simptomi pat ir vēl dziļāki, viņi varbūt pat nav vairs simptomi, bet jau pat terapija, ja? Tas ir jau ķermeniska reakcija, kā viņš sevi mēģina izdziedināt. Par to vēl parunāsim vēl bišķiņu uz priekšu. Tu pieminēji šo te German New Medicine, par kuru man arī iepriekšējā nedēļā bija saruna ar vienu Latvijā dzīvojošu krievu tautības sievieti Elēnu, kas daudz par šo jau runāja. Varbūt tu vari, teiksim, tādu iedot to skaidrojumu, varbūt kas ir tas, ar ko tu nodarbojies un kā tu pieeji šīm lietām, kas ir tās atvasinājuma daļas no tās German New Medicine, un kas ir tas unikālais, specifiskais, kas ir tavās pieejās? Nu jā, es teikšu tā, es pārsvarā sāku ar Rico Healing sistēmu, kuras autors ir, izskrēja vārds no galvas, tātad Rico Healing sistēmu ļoti daudz sāku studēt ar to, un patiesībā tā sistēma stipri līdzīga biodekodēšanai. Pamatā, kā es teicu, ir viens un tas pats, bet man tajā visā palika neatbildēts jautājums. Ok, mēs to loģiku saprotam, mēs saprotam simptoma loģiku. Tur apakšā ir konflikts, tātad konflikts, kurš ir mana reakcija uz apkārtējo pasauli un izdzīvošanu. Bet jautājums, ko es daru tālāk?
es sapratu, piemēram, tur bija galvenā ideja, ka mēs to verbalizējam, mēs izrunājam. Un tajā brīdī, kad mēs šo izrunājam, mēs no zemapziņas viņu izsaucam uz apziņu. Ja? Un tajā brīdī arī notiek tā dziedināšanās. Bet tas, ko man iedeva biodekodēšana, un kāpēc arī tagad, vēl kaut kāds pāris gadus atpakaļ, es vairāk pieminēju, ka es esmu recall healing sistēmas speciālists, bet tagad es eju šo biodekodēšanas saukli, tāpēc, ka tieši biodekodēšana man iedeva šo atbildi, ko darīt tālāk. Kristians Fletche ir arī NLP pasniedzējs un praktiķis un 30 vairāk gadus tieši šo praktizē, tāpēc viņš šajā visā sistēmā, ko viņš ir iemācījies un ir bijis skolnieks tieši Hammeram, ja, līdz ar to viņš ir apaudzējis ar šo NLP pieeju, un šī pieeja arī pasaka, ko darīt tālāk. Ok, mēs saprotam loģiku, ja? Piemēram, man sāp kakls, nezinu, man ir iesnas, jebkurš simptoms, ja? Tam tātad ir loģika. Bet viņš iedeva tās metodes, kādā veidā mēs nonākam līdz tam programmai, kā mēs nonākam līdz tam punktam, kur tā programma ir ierakstīta. Ja? Un tā programma nevienmēr ir šeit un tagad, viņa iespējams, ka ierakstījās vakar, kad mēs kaut ko piedzīvojam. Iespējams, ka viņi ierakstījās jau kaut kur pusauģu gados vai bērnībā, un tagad mums bija tikai trigeris, kaut kāds notikums, kurš pēc sajūtām un emocijām bija līdzīgs tam, ja? Un mēs uz to atsaucāmies, un mēs uz to noreaģējām. Bet ļoti iespējams, un man ļoti bieži ir tā, ka tas punkts, sākuma punkts tiek ierakstīts vispār dzimšanas brīdī. Tātad, kā mēs dzimstam, pats process dzimšanas, mammas grūtniecības brīdī, ieņemšanas brīdī, pirms grūtniecības, ko vecāki izdzīvo un kāds ir viņu vispār, kāpēc viņam tas bērns ir vajadzīgs. Un tālāk jau nākamajās paudzēs tā programma tiek ielikta kā izdzīvošanas mehānisms. Un mēs viņu tik atspēlējam vēlreiz un vēlreiz. Un tieši biodekodēšana iedeva tos instrumentus, kā mēs līdz tam sākuma punktam nonākam vispār. Ar kādiem instrumentiem, ja? Kā mēs nonākam, mēs meklējam saucamo angliski biofeeling, biosajūtu, ja, tātad. Un, ja mēs nonākam līdz tā biosajūtai, ja mēs spējam šo biosajūtu atpazīt, un viņa ir ļoti konkrēta, ļoti fiziski saistīta ar to, kāds ir simptoms. Ar to loģiku, ja man ir problēmas muskuļos, tur vienmēr būs bezspēcība, ja mēs meklēsim to sajūtu, kur es esmu jūties bezspēcīgs kaut ko paveikt vai nespējīgs kaut ko paveikt. Ja tie ir kauli, tās ir manas vērtības, ja? Tas ir tas, uz kā es esmu pakārts, uz kā es esmu, tā ir mana stingrākā pārliecību daļa un tā tālāk. Mēs meklējam šo sajūtu, kur mēs konkrēties šo saikni ar šo simptomu. Un ja mēs viņu spējam atrast, tad mēs arī spējam nonākt. Tad mūsu uzdevums, kopējais uzdevums, ir nonākt līdz tam notikumam, kurš ir primārais, pirmais programmējošais. Un tur ir tās metodes un instrumenti, kā to izdarīt. Jā, šis ir ļoti interesanti, piemēram, kaut vai tu arī pieminēji tām iepriekšējām paudzēm. Teiksim, interesants fakts ir tāds, ka tad, kad sieviete ir stāvoklī un viņa gaida meitenīti, tad jau 5. mēnesī tā ir meitenītei, kur ir mātes puncija, viņai jau ir izstrādājušās olšūnas, un kas nozīmē, ka pēc būtības jau tajā brīdī, kas notiek ar mammu, ietekmē to meitenīti, kas ir vēderā, un jau viņas potenciālo nākotnes bērnu, kas nozīmē automātiski 3 paudzes. Turpat nav jāmeklē nekāda reinkarnācijas sistēma, ja? Tas jau ir tīri fiziski un fizioloģiski jau predisponēts, vai ne? Labi, tagad, un tu arī pieminēji šo vārdu recall healing. Vai tu vari arī, teiksim, pāris teikumos izskaidrot, kas ir tas, lai citādāk ir biodekodēšana, German New Medicine, recall healing, lai nav tāds bišķiņ putra? Kā es jau teicu, tie ir dažādi atzari, pa lielam pēc idejas vienam un tam pašam. Ja? Tas ir, kā mēs, pamatā ir psihosomātika, ja? un loģika. Ķermeņa reakcijas loģika uz apkārtējās vides kairinājumiem.
Ja? Un šī loģika, viņa vienkārši ir, es pišķiņu aizņemties. Ja? Šī loģika vienkārši ir, un mēs nevaram no viņas vienkārši nobīdīties malā. Ja? Mums ir smadzenes, reaģē uz noteiktiem apkārtējās vides kairinātājiem, tur notiek process, mums ir kaut kāda uztvere, mums ir kaut kādas sajūtas, emocijas, ja? Un patiesībā tas, pirmais, ko es mācu biodekodēšanā, atšķirt sajūtu un emociju. Un tas ir pa lielam cilvēkiem šobrīd, šajā brīdī, tagad jau viņi mācās, bet tas ir viens no grūtākajiem posmiem. Jo emocija manā uztverē, ja, kāds varbūt var tur iebilst vēl, bet tas ir tas, kā es esmu nonākusi līdz tam. Emocija jau ir rezultāts. Mēs nevaram cīnīties ar rezultātu. Rezultāts ir jau noticis. Mēs savā pieejā meklējam to iekšējo sajūtu, ar kuru mēs esam reaģējuši uz noteikto notikumu. Un tieši tā sajūta ir tā programmējošā. Ja emocijas mums ir, tur dažādi autori, burtiski tur vai 6 emociju modelis, 15 emociju modelis, 9 emociju modelis, ja? Bet viņas ir ierobežots skaits. Un viņas patiesībā ir ne tikai cilvēkiem, ir arī dzīvniekiem emocijas. Ja? Tā ir jau hormonāla reakcija uz noteiktu notikumu ar mūsu uztveri, domām un sajūtām, kuras mēs esam piedzīvojuši. Un tad ķermenis noteiktā veidā reaģē, izstrādājot, vai bēgt, vai skriet, priecāties, vienalga. Tur es strādāju ar 9 emociju modeli. Bet tam apakšā ir tieši šis uztveres un sajūtu modelis. Jo iedomājies, ir viens notikums, bet ir 5 cilvēki, un katrs šo notikumu var uztvert savādāk. Vienam viņš vispār neko neizraisīs, nekādu ne plus, ne mīnus zīmi. Citam tas varbūt likties smieklīgi, ja cits, piemēram, uzreiz viņu notrigerēs kaut kas, un viņam sāksies emociju plūsma. Ja? Līdz ar to tieši šis mūsu uzstādījums, tā mūsu iekšējā uztvere un tā sajūta, ar kādu mēs piedzīvojam, arī ir tā programmējoša. Un to mēs arī pamatā meklējam. Ja? Recall healing sistēma tieši to pašu loģiku. Pa lielam es izmantoju šobrīd, kad kādreiz vajag ieskatīties literatūrā, ja? Kad kaut kāds specifisks ļoti atnāk cilvēks ar specifisku simptomu, ja? Tad ieskatīties es izmantoju gan vienu, gan otrus materiālus, ja? Lai apmēram saprastu, par kādām konfliktiem šeit iet runa. Ja? Ok. Jā, skaidrs. Tagad tu arī pieminēji vārdu psihosomatika, un tagad varbūt vēl, ja mēs mazliet vēl uzkavējamies pie šīm definīcijām, un lai iedot kaut kādu ieskatu. Psihosomatika jau pēc būtības ir tāds lauciņš, kas jau ir kādu laiku, teiksim, ar to nodarbojās jau arī, varbūt bišķiņ klasiskākā veidā, ja? Vai tu redzi kaut kādas būtiskas, fundamentālas atšķirības tajā, kā pieiet psihosomatikai no tāda viedokļa, kā parasti uztver psihosomatiku, un no tāda viedokļa, kā mēs šeit redzam, jo psihosomatika nekas nav cits kā tikai kā psihe un ķermenis darbojās savā starpā, kā, teiksim, tu pieminēji par emocijām un sajūtām, ja? Manā uztverē, piemēram, emocijas ir tas, kas notiek ķermenī, bet jau izpaužās uz āru. Ja? Tad kā tu teici, tas ir gala rezultāts. Tā ir ārēja izpausme tam, kas cilvēkā notiek uz iekšu. Un tas, kā viņš reaģē, mēs varam no tā, ja cilvēks ir dusmīgs, es ļoti vienkāršot, cilvēks ir dusmīgs, mēs varam to iztulkot, viņš varbūt nav izgulējies, ja? Vai viņam ir vienalga kaut kas cits, ja? To ir viegli kā saprast. Bet tad, kad, teiksim, cilvēks izmežģīja potīti, tad mēs varam sākt tulkot šo zīmi. Ko tas nozīmē? Varbūt viņš negrib nekur iet, ķermenis viņu grib pasargāt, lai viņš kaut kur dotos, kur viņam nevajadzētu iet. Vajag vai nevajag, tas jau cits jautājums. Ja? Kā tu redzi atšķirības starp to klasisko psihosomātiku un to, par kādu mēs šeit runājam? Vai tur ir vispār atšķirības?
Psihosomātika manā uztverē cilvēki, es viņu šo vārdu reizēm lietoju, tāpēc, ka cilvēki vairāk uztver, ja? Ka viņiem pasaka biodekodēšana, vienkārši cilvēki vēl nav informēti, viņi nesaprot līdz galam, kas tas ir. Ja pasaka psihosomātika, tas ir kā mēs domājam, kā mēs psihiski lietas uztveram un kā tas atspoguļojas mūsu fiziskajā ķermenī. Soma, ja? Ķermenis. Psihe un soma, tātad saistības starp psihi un ķermeni. Un tā ir vienmēr. Ja? Tas nav tā, ka vienai slimībai tas ir un otrai slimībai tas nav. Mēs vispār kopumā izdalām to saucamo trīstūri, kur mums ir ķermenis, ja? Tur mums pa vidu ir smadzenes, ja? Tad tas ir, teiksim tā, 15. paaudzes dators, kurš apstrādā informāciju, ja? Viņš uztver apkārtējās vides kairinātājas un lietas, ja? Un apstrādā šo informāciju, un tad mums ir psihe. Psihē mums dzīvo domas, šis ir vienkāršots modelis, ja? Domas, pārliecības, mūsu vajadzības un tā tālāk. Ja? Un tas, kā mēs uztveram, tātad mēs kaut kā uztveram apkārtējo vidi, mums ir kaut kāds priekšstats par mūsu, ko mēs gribam, kādas ir mūsu vajadzības, un smadzenes to apstrādā. Un tad notiek saucamais mečs, ja? Ir vai nav? Atbilst mūsu vajadzībām vai neatbilst. Un mums ir mūsu ķermenis tikai, lai uz to, piemēram, es tagad jūtos vai nejūtos droši. Ja es nejūtos droši, smadzenēm ir jāmeklē risinājums. Ja, lai es no šitā psiholoģiskā stāvokļa, kas nejūtos droši, izietu ārā. Ja, tātad mums ir tikai un vienīgi mūsu ķermenis. Un šeit mēs arī skatāmies uz to, ka mums nav biodekodēšanā, mums nav trešā persona vai otrā persona. Ja? Mums ir tikai mēs. Ja mēs uztrauksimies par otru cilvēku, vienalga mūsu smadzenēm uz to uztraukumu nav iespēja reaģēt ar otra cilvēka ķermeni. Mūsu smadzenēm ir tikai viens instruments, mūsu ķermenis, lai no tās situācijas izietu ārā. Tikai un vienīgi. Nav nekāds cits instruments, neviens. Ja? Tad ir tāds labs piemērs, ja, kad, ko es parasti minu. Iedomājieties, ka bērns mācās uz riteņa braukt, un viņam ir nenormāli bail. Viņam nenormāli bail uz tā riteņa, viņš ir iekrampējies, un viņam tik ļoti bail ir, ka viņš sasprindzis viss ir. Ja? Un tieši šo psiholoģisko spriedzi, psiholoģisko stresu ilgstoši mūsu smadzenes nevar turēt. Viņām no viņa ir jāatbrīvojas kaut kā. Ja, tā kā ir kaut kā jānomet šī. Un ja viņš ar nenormālām bailēm brauc ar riteni, tad mums ir kāds ir psihes un smadzeņu labākais risinājums, lai no šīs baiļu un trauksmes situācijas iziet ārā. Lai cik tas nebūtu dīvaini, bet labākais un ātrākais risinājums ir nokrist. Jo tajā brīdī, varbūt es sadauzīšu kāju, bet sadauzīta kāja ir vieglāk panesama nekā šī psiholoģiskā spriedze, kad man ir bail, kad es esmu trauksmes stāvoklī. Ja? Līdz ar to labākais risinājums ir nokrist. Un tas vienkārši tāds salīdzinājums, kāpēc mēs kādreiz nokrītam. Tad, protams, ir jāanalizē, ja? Kur man bija šī spriedze. Katram cilvēkam, protams, tas var būt atšķirīgi. Ja? Piemēram, ja mēs esam izmazgījuši potīti, tur ļoti bieži ir stāvoklis, kad es ļoti strauji mainīju savu domu, kur es gribu doties. Tā, es došos tur, nē, es pārdomāju, un tev tā kā ķermenis nepaspēja noreaģēt uz divām dažādām šīm virzieniem, uz turieni vai uz turieni, un ir kaut kāds izmežģījums. Ja? Mēs dažādi uz tām lietām skatāmies un meklējam to iemeslu. Ja? Bet ir arī tādas lietas, ka mēs skatāmies tā saucamo inkarnācijas, ja? Vai cik cilvēks vispār ir ķermenī iekšā, ja? Cik viņš vai nav tur kaut kur mākoņos, ja? Vai viņš ir inkarnējies. Un tajā brīdī, kad viņš sauc, tā kā nav inkarnējies, ka viņš nav, tas nav saikne, tam psiholoģiskajam līmenim nav saikne ar fizisko līmeni, tad ļoti bieži notiek šie negadījumi un notiek kaut kāds izmežģījumi, traumas un tādas lietas, jo nav savienojums. Ja? Tad mūsu uzdevums ir cilvēku atgriezt ķermenī, atgriezt pie šīm sajūtām, fiziskajām sajūtām. Ja? Un to mēs darām, tas ir pamats. Tātad mēs meklējam sajūtu, emocionālu, tad psiholoģisko sajūtu. To mēs varam atrast caur emociju, jo emociju cilvēks spēja definēt, kā tu pieminēji, ja? Piemēram, dusmas. Ja no rīta piecēlās, viņš ir dusmīgs. Varbūt nav izgulējies, bet
patiesībā biodekodēšanā mēs tā neskatāmies uz lietu. Mums vienmēr ir tā saucamais dubultās ieejas princips, ja? Ja man nekas neuztrauc un es ne par ko nepārdzīvoju, man būs tā saucamais neitrālais stāvoklis, nulles stāvoklis. Ne es esmu dusmīgs, ne es esmu tur kaut kas man pietrūkst, ja? Tajā brīdī, kad man ir dusmas, vienmēr ir tā teikt, vienmēr ir katrai nūjai ir otras gals. Tātad no sākuma ir bijis stāvoklis, kurā es jūties kaut kā, tā kā katram var būt savādāk, bet tajā brīdī ir dusmas, un tad mēs sakam, kas notika pirms, mirkli pirms, par ko, kas bija tavs stāvoklis, kur ir bieži vien dusmām priekšā nāk bezspēcības stāvoklis. Es esmu bezspēcīgs, mainīt, es negribu iet uz darbu, es negribu celt, esmu bezspēcīgs kaut ko mainīt. Un tad nāk dusmas kā izeja no tā stāvokļa, no bezspēcības stāvokļa. Ja mēs skatāmies, katra emocija galā kaut kas ir. Šis ir, kāpēc man liekas ļoti simpātiski, mani interesē īstenībā arī tādas, netaustāmas, neredzamas lietas, kas ir, sauksim to par garīgo pasauli, ja? Un šeit ir viegli aiziet šajā garīgajā pasaulē. Tomēr, ja mēs paliekam tīri pie tādas fizioloģijas un pie tādiem, šis ir tā kā algoritms, tā kā matemātika. Šis ir tā kā vienādojums. Ja mēs zinām vienādojuma vienu daļu, matemātikā jebkurš tagad eksāmena laiks, matemātikā jebkurš zina, ja tev ir vienādojuma viena daļa, tu vari atrisināt iznākumu aiz ir zīmītes, vai ne? Aiz vienādības zīmītes. Un vienalga, kura no šīm daļām tev ir zināma, tu vari uzzināt otru pusi. Un tai ziņā, teiksim, ja ir cilvēkam dusmas, tas skaidrs, ka tas pirms stāvoklis ir kaut kā, ir tas, kurš izraisīja dusmas, un tas ir līdzīgi, kā tu teici, ja bērns ir nobijies, tad loģiski, ka viņam vienīgais veids, kā viņš tiks prom no tā riteņa, ir vienkārši nokrist. Un tad viņam ir savā ziņā pat arī attaisnojums, ka viņš vairs uz tā riteņa negrib kāpt, jo redz, kā viņš nokrita. Un tā mēs jau bieži vien šīs lietas nedaram, tāpēc, ka mums ir, tu ātri ieslēdz sevī to upuri, ja, un saka, es šito nedaru, jo, redzi, tas nav priekš manis, jo, redzi, es krītu. Kaut gan īstenībā skaidrs, ka tas ir kaut kas cits. Man ir viens cits piemērs, manuprāt, tāds varbūt daudz komplicētāks, bet ļoti labi ilustrē. Es savulaik darbojos ar vienu basketbola komandu ar profesionāļiem, un ar viņiem tur bija ar katru atsevišķi man sarunas un tāds tā kā coachinga veids, ja. Un viens no tiem basketbolistiem, viņš stāsta, ka viņš bijis diezgan talantīgs, kad vēl savos 18, 19 gados ļoti talantīgs, taču viņa karjera savā ziņā izgāzās, tāpēc, ka viņš ļoti bieži traumējās, tā kā ļoti bieži traumējās. Un, kad es ar viņu sāku runāt, ka viņš sāk stāstīt visu to, man sāka palikt skaidrs, tas tā kā burtiski, tā kā 2+2 ir 4, jā. Tur nav pat jādomā, nav jābūt gaišreģim. Un tā ideja bija tāda, ka viņš nāk no ģimenes, kur viņa vecvecāki ir ļoti augsta līmeņa sportisti bijuši savulaik. Un viņi, protams, skatās uz savu mazdēlu un skatās, kā tas arī iet pa viņa pēdām un savā ziņā lepojās, pašiem pat nemanot, izvirza milzīgu spriedzi un spiedienu par to, kā viņam jāsasniedz sportā. Ir disciplīna, trenēšanās, viss jāsasniedz rezultāti un tam līdzīgi. Un, protams, viņš pats, nesaprot, ka viņš ir tādā zem ļoti liela spiediena. Un kas ir loģiskākais veids, kā nesarūktināt savus vecvecākus, ir nespēlējot. Bet pasakot, es nespēlēšu, tā būs sarūktināšana. Tev ir jāpaliek aktīvajā sportā, bet nespēlēt. Ko tas nozīmē? Trauma, protams. Un traumēšanās bija viņa psihei, viņa ķermenim, kā foršs attaisnojums, kāpēc, lai nespēlētu un nesarūktinātu savus vecvecākus. Un kas interesanti, ka viņam tas bija tā, ka viņš tikko pirmajā treniņā pēc traumas izārstēšanas atkal dabū traumu. Un tas atkārtojas vairākas reizes. Cik jābūt ir lielam ģēnijam, lai pateikt, skaidrs, tev ir iemesls, kāpēc, lai tu nespēlētu. Un tas nav tāpēc, ka
To sauc par sekundāro izdevīgumu, bet no biodekodēšanas viedokļa mēs no ķermeniskā viedokļa, kas notiek psihes ķermeņa saistība, uz to skatāmies bišķiņ savādāk. Ja, tātad vienmēr ir sekundārais izdevums un tas izdevīgums, bet šeit, ja mēs runājam par kaulu un muskuļu sistēmu, un vienalga traumas pārsvarā sportistiem ir muskuļi, cīpslas, kauli un tā tālāk, ja, saites un šis viss, ja. Biodekodēšanā tā ir 4 galvenās stadijas, kā mums ķermenis patiesībā no vienšūņiem ir attīstījies, ja. Pati pirmā ir vitālā izdzīvošana, tur mums ir paši vitālie izdzīvošanas orgāni, tur gremošanas trakts, plaušas, tad mums vajag uzņemt gabalu un izvadīt viņu. Otrajā stadijā mums ir viss, kas mums ir, piemēram, arī dzīvniekiem sāka veidoties šie aizsargi, piemēram, aizmirsu šis bruņu rupucim, ja, piemēram, tas, kā latviski sauc, krieviski panceri, bet, jā, sāka veidoties aizsargi dažādi lietas, ja, mums arī ir, piemēram, visas plēves, vēderplēve, plēra un tā tālāk, tas viss ir otrajā stadijā. Un trešajā stadijā dzīvnieks jau, un arī cilvēks sāk pārvietoties, sāk kustēties, tātad viņš jau sāk izdarīt kustību no vienas vietas uz otru, ja, lai varētu pārvietoties. Un šeit mums ir pamata sajūta, kuru piedzīvoja kaut kas notiek šajā sistēmā, un tur ir kauli, muskuļi, cīpslas, saites, ir spēja vai nespēja, es varu vai nevaru. Un šeit ļoti, kas notiek ķermenī, kad es piedzīvoju sajūtu, es nevaru, es nespēju. Ja, piemēram, viņam ir izvirzīta prasība kaut kāda, sasniegt kaut kādu rezultātu. Un viņa iekšējā sajūta ir, es šobrīd šo rezultātu izvirzīto nespēju sasniegt. Un šajā stadijā, atkarībā no tā specifikas, par ko iet runa, par kādu sasniegumu, par to, kurā jomā, vai tas ir skriešana, iešana, vai ar kuru, vai tur celšana, ar kuru ķermeņa daļu tas ir saistīts, ja? Tajā brīdī notiek pie sajūtas, es nespēju, es nevaru, notiek audu blīvuma samazināšanās. Tātad audu blīvums samazinās. Kas notiek, ja mums audu blīvums samazinās? Kauli vieglāk lūst, saites vieglāk plīst un tā tālāk. Ja? Vienkārši tie audi ir mazāk blīvi. Pēc tam viņi atjaunojas ar iekaisumu un tūsku pārsvarā. Ja? Un tad tieši šajā stadijā iestājas tas tā saucamais aburtais loks, tāpēc, ka tā sajūta, kura man izraisīja to primāro konfliktu, pēc tam, kad es esmu traumā, es uzreiz pēc traumas izēju, es atkal nevaru to izdarīt, es nevaru sasniegt to rezultātu, ko es varēju, un cilvēks ieiet tajā aburtajā lokā. Atkal es nevaru, un atkal viņam kaula blīvums vai audu blīvums samazinās, un atkal mums ir nākamā trauma. No šīs traumas mēs izejam ārā ar sajūtu, ka šajā brīdī es daru tik, cik es varu. Es nesalīdzu, šis salīdzinājums pats. Es varēju tad, es tagad varu tik, arī tas pats vecākiem cilvēkiem notiek. Viņi salīdzina sevi, piemēram, 50-gadīgi vai 60-gadīgi, salīdzina sevi ar 20-gadīgiem un 30-gadīgiem. Tad es varēju tā, tagad es tā vairāk nevaru. Viss, un pie šīs sajūtas kaulu blīvums, saišu muskuļu un blīvums samazinās. Ja? Un mums ir traumas, mums ir osteoporozes, mums ir artrīti un kaut kādas tādas lietas. Pie artrītiem tur noteikti kustībai jābūt izdarītai, pirms sākas tas. Bet pamata sajūta ir, es nespēju, es nevaru, un es salīdzinu sevi ar kaut kādu sevi citu, vectēvu, tēti vai ar blakus savu grupas biedru, ja, kurš varbūt var vairāk. Tā mēs pieejam biodekodēšanā šai problēmai. Mhm. Nu jā, un te jau arī noteikti ir, kur arī, teiksim, skolā bērni, jā, aiziet uz skolu un saslimst. Un kāpēc? Izrādās, tur, teiksim, ja tā pāanalizē, viņiem tur ir vai kaut kāda skolotāja nepatīk, vai kaut kādi priekšmeti, kur grūtības sastāda, vai kaut kādas citas lietas, kas viņam automātiski ieprogrammē šo te nervu sistēmu, ka katru reizi, kad es saslimstu, pirmkārt, man nav jāiet uz skolu, ja? Man nav jāsastopās ar visām tām
trakajām lietām, kas man tur tik ļoti nepatīk. Plus vēl visam tam, tu vēl saņem emocionālu apbalvojumu, tev ļauj skatīties tur televizoru, tev tur iedod kaut ko garšīgu, ja? Tev ne tikai ļauj nedarīt to, kas tev nepatīk, tev pat vēl papildus apbalvo par to, ka tu to nedari, ja? Un tur notiek droši vien tā ieprogrammēšana tajās, kā ķermenis. Teiksim, man bija viens nesens piemērs, viens vīrietis saka, viņš nav 3 gadus bijis atvaļinājumā, ja? Bet izņemot vienu to reizi, kad viņas 2 nedēļas bija spiests gulēt gultā, jo nenormāli sāpēja mugura. Un kas notiek, ja? Ķermenis vienkārši kliedz atpūties, ja? Ja tu nevari citādāk, iedosim tev mugursāpes, lai tu arī, tā teikt, neko nedarītu. Un jautājums ir tāds, labi, tu šito visu saproti. Kas ir tas, ko biodekodēšanas, teiksim, ar tām pieejām, ko mēs šeit tālāk varam darīt? Tīri tā praktiski, jo saprast, tas ir ļoti liela daļa no visas atbildes, vai ne? Ka tu izdari šo te vienādojumu, saproti, kas vienā, kas otrā pusē, bet jautājums, sapratu, tālāk. Ir vairāki līmeņi atkarībā no konflikta sarežģītības un bieži vien ir simptomi, kuros ir vairāki konflikti vienlaicīgi. Paņemam mūsu ļoti tagad izslavēto veģetatīvo distoniju, ja, kur ļoti daudz tagad cilvēkiem ir, ja, šī veģetatīvās distonijas simptomi. Tai pamatā, piemēram, ir 5 dažādi konflikti, kur ir klātesoši vienlaicīgi. Un ķermenis nevar radīt 5 dažādas, viņš negrib radīt 5 dažādas slimības, rada vienu, ko ārsti ir nodevējuši par veģetatīvo distoniju. Tātad mums ir jāsaprot, ka mums ir konkrēti konflikti, kas ir saistīti ar noteiktu audu. Mēs saprotam loģiku. Piemēram, cilvēks, kad atnāk uz konsultāciju, mēs mēģinām saprast to loģiku. Biodegodēšana mums māca izveidot tā saucamo konfliktējošo teikumu. Konfliktējošais teikums ir tāda konstrukcija, verbāla konstrukcija, kurā ietverti visu tā klienta simptomu izpaužu kodējums, kurš ir pārnests uz vārdi. Mēs tagad runājam par saitēm, tad tā ir bezspēcības saita, kur tu jūties bezspēcīgs un bla, bla, bla. Ja? Un tad mums cilvēks atnāk, viņam pat viena slimība katram var izpausties bišķiņ savādāk. Ar bišķiņ savādāk izjūtām. Vienam lielāka sāpes, citam mazākam. Vienam tādu sajūtu tā sāpe izraisa, citam tādu. Tev āda, piemēram, ir iekaisusi, bet tev reizēm ir nepatīkami kasīt, reizēm tev ir patīkami kasīt. Ja? Un tam visam apakšā ir kodējums konkrēts, ko vārdiskā formā var izteikt. Un šādi mēs izveidojam šo... Piedod, es mazliet vienkārši iestarpināšu vienu lietu. Ja? Šis ir tas iemesls, kāpēc īstenībā ne tikai nepalīdz, bet var gadīties, ka ir ļoti kaitīgi, ja tu saņem diagnozes no, teiksim, ārstiem, ja? Jo šī diagnoze ļoti atspoguļo vienu kaut kādu iemeslu, vai vispār varbūt pat neatspoguļo iemeslu, bet tevi iestigmatizē uz kaut ko vienu, lai gan īstenībā tie tikai simptomi, kas izskatās līdzīgi, bet sakne tam visam ir pilnīgi atšķirīgi. Ja? Tas ir tādu mazo iestarpinājumu gribēju. Jā, mums pat speciāli ir tāds saucamais diagnozes konflikts. Kad kaut kāda autoritāte, ko cilvēks uzskata par autoritāti, tev nosaka verdiktu. Man tikko kādreiz bija kliente, viņai ir veģetatīvā distonija, bet te pašā laikā viņa aizgāja pie neirologa, un neirologs starp citu saka, jā, bet tinīts, un viņai tajā brīdī nav tinīts. Tinīts ir, kad skan ausīs, ja? Tāda skaņa, ja? Džingst ausīs. Un viņai tajā brīdī vispār pat tāds simptoms nav. Viņa ar citu kaut kādu ir aizgājusi, un viņai starp citu saka, zini, bet tinīts nav ārstējams. Un viņai pēc nedēļas sākas tinīts. Un tā kā viņai pasaka, starp citu, viņa saka, no tās konsultācijas tikai šo atceros. Ja? Un cilvēks aiziet pie ārsta, viņam arī tikko paziņa, kāpēc es zinu, tāpēc, ka paziņa, un viņam ļoti detalizēti atreferēja, kas notiek slimnīcās, ja, viņa aizgāja ar vienu, un tad viņai ļoti burtiski stāsta, tu esi tik slima, tagad tev te 2 nedēļas jāpaliek, ja, bet viņa tajā pašā dienā bija ārā, un tagad viņai viss ir kārtībā, vienkārši, kad tu māki
tā kā bišķiņi analizēt, ja, un šo ārstu viedokli pastumt malā, pateikt, nē, es nepiekrītu. Ja? Tā kā es jūsu šīm, pie tam bez rezultātiem, bez analīzēm, bez kaut kāda tev šo verdiktu izteikt, ka tu esi ļoti slims, ja? Ka tev tagad 2 nedēļas būs neskāpēc jāārstējas, ja? Un sevi jāpičkā ar kaut kādām, pēc noteiktas algoritma, ārstu izstrādāt algoritma, ne pa labi, ne pa kreisi, ja tā kā visiem viens algoritms ir izstrādāts pie noteikta, tad mēs dabūjam to rezultātu, ko dabūjam, un jābūt iekšā ļoti spējīgam un spēcīgam, ja, lai turētos pretī šim ārstu spiedienam par to, cik tu īsti slims esi, ja, un ko ar to iesākt. Bet mēs, tātad, zinot šo loģiku starp simptomu, un, kā es jau teicu, simptoms var izpausties nedaudz atšķirīgā veidā vienam un otram cilvēkam, pat viena un tā pati diagnoze var dažādi. Mēs veidojam šo konfliktējošo teikumu ar domu, ka mums ir jāsaprot, kurā brīdī notika šī simptoma palaišanas mehānisms. Tātad ir notikums, biodekodēšanā mēs to saucam par biošoku, tas ir notikums, kurš ir lokēts konkrēti vietā, laikā, tam ir saturs kaut kāds, tam notikumam nav risinājums, ja, šajā brīdī vai vēl uz priekšu, tur ir noteikti, kādā veidā smadzenes mēģina atrisināt šo situāciju. Tam nav risinājums, un šis notikums bieži vien ir pārdzīvots vienatnē. Tātad man pat nav ar ko padalīties. Ja? Es nevaru par šo notikumu vispār stāstīt, vai man liekas, ka tas nebūtu forši, kas ar to dalītos tālāk. Mums ir uzdevums atrast to notikumu, kurš mums ir palaidis šo simptomu. Un tas ir pirmais, ko mēs meklējam. Ja? Un mēs balstamies uz šo emociju, uz šām sajūtām, uz šo konfliktējošo teikumu, ja kurš cilvēkam no malas varētu šķist pilnīgi bezsakarīgs, ja, bet tam cilvēkam tas saucas make sense, ja, tāpēc, ka viņam visas tās lietas, kad saliek kopā, ja, kuras iespējams tajā brīdī viņš ir pārdzīvojis iekšēji, ja, viņš, jā, tas bija tāds. Mēs nonākam pie tā konfliktējošā notikumu, mēs meklējam šo sajūtu, ar kuru viņš šo konfliktu notikumu ir piedzīvojis, un tad pēc algoritma mēs meklējam pirmo programējošo notikumu. Kurš var būt? Varbūt tas pirmais, bet varbūt kaut kur bērnībā. Un tad mēs viņu pēc algoritma pārstrādājam, iedodam cilvēkam resursu, pamainam viņa pārliecības, pamainam uzstādījumu par to, ko tad viņš īsti gribēja, iedodam viņam citu alternatīvu risinājumu tajā brīdī. Ja? Mēs taču dzīvojam kvantu visumā, mēs varam, tajā brīdī cilvēks ir izvēlējies justies, domāt un darīt tādā veidā, viņš ir pieņēmis kaut kādus lēmumus, kuri pa lielam ir tālāk ir veduši viņam izveidojuši šo rīcības un reakcijas jau ķēdes, un tad viņš viņas tik atkārtojot, jau ir nonācis tur, kur viņš nonācis. Ja? Tāpēc mēs atgriežamies pirmajā notikumā, viņu izmainam, atkarībā no tā, kāds tas notikums, tur jau nāk vairāk tāds brīvais plūdums, kā mēs to mainam. Ja? Un tad mēs... Ja. Un jautājums ir, kā notiek tā viena teikuma atrašana? Es atvainojos. Jautājums ir, kā notiek šī tā viena teikuma atrašana? Kas ir tās pieejas, kā notiek? Es viņu saucu par to, ka cilvēkam ir jāstāsta savs stāsts, kā viņš nonāca līdz tam, kur viņš ir nonācis, kas viņam nepatīk. Ja? Jautājums ir, kādā veidā tas tīri, varbūt konceptuāli, kā tas notiek? Tātad mēs sākam ar to, ka cilvēkam ir kaut kāda problēma. Ja viņš jau ir atnācis šeit ar kaut kādu šo uzstādījumu, tātad ar kaut kādu konfliktu. Ja? Tātad, kā es jau teicu, mēs meklējam šo iemeslu, kāpēc tad īsti viņš ir atnācis. Pa lielam tur nav tāda viens, ka mēs visi notiek vienā veidā. Ja? Bet bieži vien tas ir tāds...
radošs process, kādā veidā katram cilvēkam ir kaut kādas lietas, kas uz viņu vairāk strādās, kas uz viņu mazāk strādās. Vieni ir vizuāli cilvēki, citi ir taktīļi, citi ir audiāli. Tā kā mēs mēģinām pielāgot tās situācijas, kādā veidā mēs šo pārstrādājam to situāciju. Ja? Biodekodēšanas kursā es tieši to arī mācu. Pirmais es mācu nonākt līdz šai iekšējai sajūtai. Tas ir pirmais, ko mēs iemācāmies. Atrast šo iekšējo sajūtu, ar kuru viņš šo notikumu pārdzīvo. Ja šodien, piemēram, tā kā jūtos dusmīga mājās par to, ka man tur bērni kaut kur mani neklausa, piemēram, ja, tam vienmēr apakšā ir iemesls. Un pa lielam, tad, kad to sistēmu jau izprot, mēs varam strādāt arī paši ar sevi. Tajā brīdī jau ķert sevi pie šīm emocijām, ja, tagad man ir tā kā vainas apziņa, tad tagad man ir, es jūtos bezspēcīga kaut ko mainīt, un tad, kas ir tas iemesls, kas ir tas dziļākais iemesls, un te jau sākas tāda pašanalīze. Mēs paši sev varam palīdzēt, ja, izprotot to mehānismu. Un vispār man liekas, ka tam būtu jābūt tā, kā mēs mācāmies alfabētu, tieši tāpat mums būtu jābūt izpratnē par to, kā mūsu emocijas un sajūtas programmē mūsu ķermeni. To katram būtu jāmāca skolā, tas kā abecedē būtu jābūt. Un droši vien, tad, kad tev atnāk tas cilvēks, un tad jūs, piemēram, atrodat to vienu teikumu, sauksim to par to vienu teikumu, ko tu novērot, kā cilvēki noreaģē tajā brīdī, kad viņš, tā kā noformulē. To droši vien var redzēt uzreiz sejā, kad viņš ir sapratis šo te vienu lietu. Viņš pats šo teikumu, cilvēkam pašam šo teikumu ļoti grūti atrast, tāpēc, ka tā ir zemapziņā. Viņš šo programmu neapzinās. Tajā brīdī, kad viņš to apzinās, viņa tiek izcelt uz apziņu, tas vairs nav konflikts. Konflikts viņš ir tik ilgi, kamēr viņš ir zemapziņā. Pirmais, kas tiek novērots, ir šī emocionālā atslābināšanās. Šis efekts, tā kā, ja ir konflikts, vienmēr ir kaut kur saspringums. Ķermenī, tāpēc, ka tev smadzenes mēģina šo konfliktu risināt visu laiku. Ja? Ir aizņemts ēters ar šitiem konfliktiem, kas notiek. Ja? Un pirmais ir, saucamais emotional release. Ja? Tu jūti, ka emocionāli tu jūti šo atslābināšanos. Ja? Tu viss ir, tā kā, kad ir šitas, es tā, es pat nepadomāju, es pat biju aizmirsis, ka tas ar mani notika. Es pat kā es vispār pat man pat bija izskrējis no galvas, ka vispār kaut kas tāds ar mani ir. Ja, ka tas tādu iespēju uz mani ir atstājis. Es pieļauju, ka cilvēki ļoti bieži sāk raudāt, varbūt kāds smieties, katrā ziņā emocionāli ļoti krāšņs, droši vien tas notikums ir. Jā, raudāt bieži, smieties retāk, jo, ja ir kaut kas, mums ir arī tādi saucamie konflikti, kuri, tā kā bloķējošie konflikti. Ja? Un ja ir kaut kas tāds neforšs noticis, kas tiešām cilvēkam ir šo programmu ir ierakstījis, jo arī foršas lietas mums ieraksta programmas, ja? Bet pārsvarā viņas mums netraucē dzīvot, ja? Bet, ja ir noticis kaut kas tāds, teiksim tā, negatīvs, ja, vai pēc uztveres negatīvs, vai situācija, kur cilvēks nevar apstrādāt, un viņš par to sāk smieties, to sauc par tā kā apgriezto uztveri, un tas jau ir bloķējošais konflikts. Kāpēc cilvēks kaut ko, viņš saprata, ka viņa problēma, piemēram, tāpēc, ka vecmāmiņa nomira, ja, un tagad viņš sāk smieties, tad ir skaidrs, konflikts uz konflikta, ja? Kāpēc pēkšņi cilvēks sāk smieties, tāpēc, ka viņam ir kaut kas negatīvs noticis, ja? Tur atkal ar to jāstrādā un jārisina, bet pārsvarā, ja ir atrisinājums, un viņš patiesi ir, tad tur ir asaras un šī atslābinājuma sajūta. Es ļoti daudz ar ķermeni strādāju, un, piemēram, tajā brīdī, kad ir tā atslābinājuma sajūta, tas lieku savienoties ar ķermeni, kur tu to jūti ķermenī, kurā vietā tev ķermenī tas dzīvo, kur tas ir, piemēram, saka, sirds centrā, vai šeit, vai saules spinumā, vai galvā, vienalga, kur tas ir, ja. Un tajā brīdī ir fiziski sajūta, ka
tur enerģija sāplūst. Tagad tev kaut kāds bloks, kaut kāds aizprostojums, kaut kas, kas tev tā enerģijas plūsma ir traucējis, aiziet nost, burtiski no tās vietas sāk enerģija plūst. Un tad mēs mēģinām šo enerģiju panākt, ka viņa tomēr izplūst pa visu ķermeni, ka ir kaut kādas varbūt vēl vietas uz ķermenī, kur tas tiek bloķēts. Un tad mēs to mēģinām novērst. Ja tā enerģija, kas ir atvērusies tajā brīdī šo konfliktu atrisinot, plūst, un tad ir tāda, ļoti iestājas miera, harmonijas stāvoklis, tāds pilnīga atslābināšanās stāvoklis, un tas ir tas, man liekas, kas cilvēkiem reāli pietrūkst, kad viņi sajūt tādu, tagad ir tik mierīgi, tāds miers iestājies, kad pirms tam bija trauksmītas stresiņš, un pēkšņi cilvēks fiziski saprot, ko nozīmē ienākt šajā miera stāvoklī, kad tev viss, nekas neuztrauc, viss ir kārtībā. Un tā ir sajūta, kad mēs viņu palaižam caur ķermeni, viņa ir fiziska. Tad mans uzdevums ir cilvēkam iedot, lai viņš šo sajūtu atceras. Un visbiežāk pat šī sajūta ir tā, ar kuru cilvēkam ir jādzīvo, lai viņš no šī simptoma tiktu ārā. Viņš, protams, var aiziet uz mājām un atkal sākt darīt visu to pašu, ko viņš ir darījis, un atgriezties tur. Bet viņam vismaz jau ir kaut kāda fiziska reference par to, ko nozīmē justies beidzot labi, mierīgi, komfortā, bez saspringuma, un tad viņš zina, ka viņam ir iespēja. Reizēm cilvēki atnāk, mēs noejam no viena paklāja līdz otrai pusē, un saka, tik mierīgi palika. Saku, iedomājies, tavs miers ir viena paklāja attālumā, no tevis, tas, ka tev nebija vēl, un tu esi jau, tev viss ir kārtībā, tu jūti šo, ka tev viss ir kārtībā. Tas viņš ir tepat, tur nav nekur tālu jāiet un jāmeklē, tas ir klikšķis, tas ir pāris soļi, un tu esi tajā sajūtā. Šis ir interesanti no tāda viedokļa, ka droši vien, ka tā viena konfliktējošā vai biošoka atrašanai ļoti tieši vērtīga ir šī miera stāvoklis, tāpēc, ka acīm redzot, pirms konflikta arī bija tā, vai ne? Un tas ir tas lūzuma punkts, kuru mēs mēģinām identificēt un atgriezt sevi atpakaļ tajā stāvoklī, kāds bija pirms tam. Un tad, kad cilvēkam, jo viņš jau ir bieži vien tā tīri apzināti aizmirsis, kā bija justies labi, taču ķermenis to ļoti labi atcerās, un tāpēc es bieži vien arī, saku, kāpēc cilvēkam nāk tas atvieglojuma sajūta, kad viņš atrod šo konfliktu, tāpēc, ka viņa ķermenis ļoti ātri identificē to, ko iekšā jau tu vienmēr zināji, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņš bija ar kārtām apaudzis. Un tad tu ej atpakaļ līdz tam brīdim, kurā tu saproti, šitam es arī vēl jūtos labi, un pēc šī vairs nē. Un tas ir tas īstais moments, vai ne? Jā, mēs burtiski, es pat lieku reizēm, tā kā mēs saprotam, ka tas ir tas notikums, es burtiski lieku cilvēkam pa sekundē uz priekšu iet. Un te tu jūties vēl labi, piemēram, ir saruna pa telefonu, es pacēlu telefonu, kaut kas notika, man kaut ko pateica, ja? Un es bēkšņi viss mainījās, pasaulē sagruva vai vēl kaut kas, ja? Un tad es lieku, tagad tu pacēl klausulu, vēl viss ir kārtībā, te vēl viss kārtībā, burtiski pa sekundēm ej uz priekšu, te tev ir labi, vairs nav labi, tu izdzirdēji to teikumu, kas notika? Tas ir, kur tu ķermenī to jūti, kas ar tevi, kāda sajūta tajā brīdī tev iestājas tajā ķermenī, ja? Un pēc tā sajūtas tad mēs arī beigās meklējam, kāpēc tas ar viņu tagad ir noticis. Jo mēs jau dzīvojam cikliski, ja? Tie cikli mums atkārtojas, ja? Un bieži vien, kad tos ciklus sazīmē, mēs saprotam, ka tie paši notikumi tajos ciklos uz vienas līnijas dzīvo, ka mēs visu laiku kāpjam uz vieniem un tie pašiem grābekļiem, ja? Un mums svarīgi, ka mēs nākamajā ciklā atkal neuzkāpjam turpat, jo katrs nākamais jau mums nāk ar lielāku un lielāku spiedienu un ar lielāku triecienu mums un mūsu apziņai. Tā kā, jā. Jā, tagad es ņemot vērā, ka šis ir veselības temats un daudz cilvēki
īstenībā sākotnēji, par ko viņi sūdzās, viņi īstenībā sūdzās par šiem simptomiem, ja, kas rada lielu diskomfortu. Un ja mēs te runājam par tiem konfliktiem un konfliktu atrisinājumiem, tad dažkārt, teiksim, arī atbilstoši vācu jaunajai medicīnai, tad tā ideja ir tāda, ka tajā brīdī, kad tas konflikts jau sāk, ka viņš ir kā, tīri psihiski līmenī, viņš ir skaidrs, viņš ir identificēts, un viņam tagad ir jāsāk atrisināties. Un bieži šī te atrisināšanās fāze ir tā kā adaptācija, ķermeniska adaptācija, bieži vien, kas pavada, nezinu, ar cilvēkam paaugstinātu temperatūru, vai tur kaut kas pēkšņi caureji sākās, jā, vienalga, varbūt kādam vēmšana, un vēl viss kaut kas tāds. Kas ir tas, kā tu varbūt šai lietai pieeji, jo tajā konflikta rezolūcijas fāzē tiešām ir ķermeniskas izpausmes, ko mēs bieži vien saucam par slimībām. Ja? Kā tu pavadi šo procesu un kas ir tās tavas pieejas? Jā, tātad ir divas stadijas. Mums ir stresa stadija un mums ir atrisinājuma stadija. Tas ir klasiski pēc Hammera. Tas atrisinājums mums var iestāties arī nerunāt. Tā kā viņš var iestāties arī mēs vienkārši, man bija stress, es tur nedēļu rakstīju savu kursu darbu, un tad man kursu darbs beidzās, stress beidzās, man iestājās atrisinājums. Tātad atrisinājums var iestāties ar vienu teikumu, ar pabeigtu darbu, ar jebko. Tātad mēs paši bez kaut kāda terapeita palīdzības varam ieiet atrisinājuma stadijā, ja? Kā tu teici, tie bērni, tad daži bērni slimo skolas laikā, daži bērni slimo vienmēr brīvdienās, ja, tad, kad skola beidzas, ja, tad ir kaut kāds atrisinājums tam, un viņi ieiet atvesaļošanās stadijā. Pēc Hammera atvesaļošanās stadijā mums nāk ar iekaisumu un tūsku. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā stresa stadijā mums ir cietuši audi. Vai nu viņu daudzums ir palielinājies, ja mums ir jāpastiprina konkrēts orgāns, vai viņu blīvums ir samazinājies, un tad mums ir jāatjauno tā orgāna audu blīvums. Un atjaunošanās notiek ātrāk vīrusu un vīrusu palīdzību. Tātad vīrus šajā gadījumā mums nav traucēklis. Viņš ir kā akcelerators, lai mēs ātrāk atjaunotu šos stresa stadijā audus, kas ir cietuši stresa stadijā. Bet šai atrisinājuma stadijai vēl ir divi vai trīs posmi. Tātad mums pirmais ir tūska un iekaisums, pirmā stadija, kurā mēs izjūtam, piemēram, ja tu noskrāpēsi roku, ja, tad piepams, tad sapams, ja roka vai sadauzīs, tad būs uzpampums. Tad mums notiek saucamā atrisinājums smadzenēs, ko sauc par, šodien vārdi skrien no galvas ārā. Var sakot, atrisinājums notiek smadzeņu līmenī, bieži vien to pavada galvas sāpes un tātad dažādas. Mēs īslaicīgi ieejam atkal tādā simpātiskajā, aktīvajā stadijā, un tad trešā daļa mums ir rētošanās stadija. Kāpēc? Tad, kad mēs jau esam iegājuši atrisinājuma stadijā, mums vēl aizvien ir jāatgriežas pie stresa stadijas, pie tā konflikta un pie tā atrisinājuma, jo mēs no tās stadijas, kur ir tūska un iekaisums, ātrāk gribam pāriet uz rētošanās stadiju. Mēs negribam, lai tā tūska mums ļoti ilgi uzkavējas. Ja? Un reizēm tas atrisinājums ir tāds, tā kā it kā atrisinājums, tā kā atkal mēs domās atgriežamies, tā kā atrisinājums, tad atkal domās atgriežamies. Mums tas pilnīgi konkrēti jāiznes uz apziņu un jāsaprot, ka tagad mēs esam saslimuši tāpēc, ka mēs vakar pabeidzām savu kursu darbu, un viss mums bija ļoti liela slodze, piepūle, un tagad man tas ir jāiedzīvina, jāatvesaļo savus ķermenis. Ja? Kad mēs to saprotam, verbalizējam, saprotam, kurā brīdī ieslēdzās šī tieši atrisinājuma stadija. Ja? Ir stresa stadija un atrisinājuma punkts. Vienmēr ir viens atrisinājuma punkts, kur es saku, viss, par šo es vairs nedomāšu. Šitas ir beidzies. Stadija bieži vien ir atrisinājuma punkts.
mēs to pārunājam, iznesam uz apziņu un maksimāli ātri no šīs augstās temperatūras un iekaisuma pārējām uz rētošanās stadiju, kurā vairāk nav mums. Jā, notiek vēl šis atvesaļošanās process, ja? Tā kā rokai, kad ir krevele. Jā, viņa vēl nav āda līdz galam sadzījusi, bet viņa vairs nepūžņo, viņa vairs nesūž, tur ir krevelīte jau izveidojusies. Un tieši tāpat arī ķermenī. Jau sāk veidoties rētaudi, un mums vairs nav nepieciešama tūska. Līdz ar to, tāpēc arī šajā stadijā mums ir nepieciešams domāt un saprast, kas tad ir noticis, un iznest to uz apziņu. Un vai, teiksim, vai tu esi, teiksim, vai tu tur iesaki kaut kādus, varbūt, citus speciālistus vai ko, kuri, teiksim, palīdz varbūt. Jo, zin kā, dažkārt tā atrisinājuma fāze, kad šī tūska, ir, vai, piemēram, mēs zinām ļoti labi, ka drudzis ir ķermeņa temperatūras paaugstināšana, lai sašķidrinātu ūdeni un palīdzētu kaut ko izvadīt laukā, kaut kādas lietas no ķermeņa. Un temperatūras paaugstināšanu nevajag samazināt, bet ir, piemēram, brīži, kad tas, tā kā teikt, iziet ārpus rāmjiem un ir kaut kādi tie ķermeniskie reakcijas procesi, kuri dažkārt paši pa sevi vienkārši tāpēc, ka tas konflikts ir bijis tik milzīgs, ja, ka šī reakcija ir tik stipra, kas var būt, īstenībā tāda degradējoša. Kā tu pieeji šīm lietām saistībā ar tādām vairāk, teiksim, tā medikamentozām vai kaut kādām uzturbagātinātāju, kaut kas tāds, tu to dari pati, vai tev ir kaut kādi sadarbības cilvēki, kur tu sūti kaut kā un tam līdzīgi? Ja ir ļoti asa atrisinājuma fāze, tur ir noteikti nevajag atstāt to pašplūsmā, un man vispār nav tiesību vispār cilvēkam pateikt, tagad neej un neārstējies, ja neizmeklējies un nē. Drīzāk izmeklējies, atnāc ar diagnozi, neklausies līdz galam, tā kā esi ļoti pret ārstu teikto skeptisks, jautā visu un neuztver kā pilnīgu 100% patiesību, un tad mēs skatāmies, ko mēs ar tavu diagnozi, kur ārsti ļoti labi prot diagnosticēt, to viņi ir iemācījušies perfekti, ja? Bet ne visas terapijas ir atbilstošas, tā tas ir, reizēm viņas vairāk skādi nodara nekā, jo pie manis bieži vien atnāk cilvēks, kurš jau ir izmēģinājis ārstus, un viņš saka, nē, man jau teica, ka ar to vairs neko nevar darīt. Es saku, var vismaz ja ir kaut kādas, protams, ja tev ir kaulu kaut kādas izmaiņas un izauguma vēl kaut ko, bieži vien, jā, mēs nenoliksim atpakaļ kaulus tādā primitīvā un, piemēram, 20 gadu līmeņa izskatā, bet mēs kaut kādas slimības varam apturēt, atrisinot konfliktu, neveicināt, lai viņa tālāk attīstās, apstājas šajā brīdī, ja. Un es vienmēr saku, ja ir kaut kas, labāk aiziet pie ārsta, labāk ir pakonsultēties, ja ir tā augstā temperatūra, noteikti kaut kas ir jādara, ja? Un neatstāt to pašplūsmā. Bet, piemēram, Rico Healing sistēmā ir tāds termins, saucas point of no return, tad punkts, no kura vairs nav atgriešanās. Kad tas kaitējums, stresa rezultāta izdarītais kaitējums cilvēka ķermenim ir tik liels, ka šī atvesaļošanās stadija tiešām viņa ir ļoti smaga un var novest cilvēku jau pie letāla iznākuma. Ja? Līdz ar to nedrīkst ievilkt. Tiklīdz man vispār pieeja ir, tad, kad cilvēkam tikko parādās simptoms, man vislabāk strādā, kad man cilvēki, kas jau ilgāk ar mani darbojas, ja, viņi zina, ka viņam parādījās signāls un tas saucas zvans draugam, man šodien ir tas un tas, kāpēc man tas ir. Un reizēm 15 minūšu saruna, jo viņš zina, kas notika vakar. Viņš zina, kas notika viņam 2-3 dienas atpakaļ, jo tas ir noticis tikko. Ja? Viņam ir atmiņa par to. Nevis, kad jau nedēļu 2 ir cīnījies, un tad nekas nepalīdz, un tev vairs arī neatceras, kas tad notika tajā brīdī dzīvē. Ja? 15 minūšu saruna, un ok, skaidrs, par ko tas ir, un viss un aiziet. Uzreiz ir jārisina, nedrīkst šīs kroniskās, līdz kroniskam vispār nevajag, bet vislabāk ir to darīt, tikko tev ir parādījies simptoms. Ja tu pats esi mācījies, saproti, par ko tas ir,
tad tu vari to pats mēģināt atšifrēt. Ja nē, tad labāk šīs 15 minūšu sarunas ļoti palīdz. Jā, kā es tā kā saku, kur noteikti ir vērtīgi arī klasiskā medicīna, ja, ir, pieņemsim, svarīgi saprast, ka ārsti ļoti bieži var samazināt ciešanas, ja ciešanas ir tik nepanesamas, ja, ka, lai tu vispār turpinātu risināt to konfliktu, tev šīs ciešanas rada nespēju vispār pat ne uz ko fokusēties. Jā. Tas ir viens, ko ārsts var darīt. Un jāsaprot, ka tā ir ciešana samazināšana, nevis problēmas atrisināšana. Numur 2, tas ir, lai iegūtu laiku bieži vien, ja? tāpēc, ka svarīgi ir, ka tas līdzīgi iet ar tām ciešanām, ja? Bet iegūt laiku, tas nozīmē, ka teiksim, slimība vai tie simptomi tik strauji progresē, ka tev ir nepieciešams, ja tas ir audzējs, kas jau ir tik liels izaudzis, kas burtiski traucē dzīvībai funkciju, tad viņu ir jāizgriež laukā, ja pieņemsim. Un tu iegūsti laiku, tu nekādā gadījumā neatrisini savu problēmu, tu tikai vienkārši iegūsti sev papildus resursu. Ja? Un trešais, ka ārsti ir ļoti labi akūtu problēmu atrisināšanā, it sevišķi, ja ir zināms vismaz viens konkrēts iemesls, ja? Tad, teiksim, cilvēks salauž kāju, jāsaliek kāja vietā. Cilvēks ir saindējies ar vienu konkrētu vielu, ja? Viņi var kaut ko izdarīt. Tev ir, brūce, kura ir jāsašuj, ja? Vai kaut kas tam līdzīgs. To visu medicīna vienkārši abnormāli labi dara. Vienkārši izcili, ja? Bet tiklīdz mēs sākam runāt, ka ir veģetatīvā distonija, mums sākam skatīties tur metaboliskās slimības, visas šīs lietas, viņas visas ir ne tikai simtiem iemeslu fizioloģiski, bet bieži vien arī daudzi tieši tie psihoemocionālie konflikti iekšā ir, ja, kurus ne tikai viņi nevar atrisināt, viņi vienkārši pat bieži vien nezin, par ko vispār ir stāsts. Un tāpēc mēs redzam diagnozēs ir visādākas idiopātiskās lietas, ja, un visādāki tādi apzīmējumi, kuri izklausās pēc smalkām diagnozēm, bet ja mēs saprotam, ko latīniski šie nosaukumi nozīmē, tad tas nozīmē nespecifisks kaut kas, ko mēs vienkārši nezinām. Mēs tikai uzliekam nosaukumu, lai kaut ko mēs būtu pateikuši, vai ne? Labi, es teiktu, ka mēs diezgan forši pārgājām lietām pāri. Es teiktu, ka varētu mēs sākt noslēgt šo sarunu. Man bija ļoti interesanti un ļoti daudz lietas es apguvu no jauna. Man patika šis viens teikums, kas jānoformulē, man patika biošoks un vēl pāris lietas. Saka, lūdzu, tevi var atrast mājaslapā, kas saucās Monāde. Vai tu vari lūdzu iedot skaidrojumu, ko tas nozīmē? Tur monāde ir tātad punkts, no kurā dzimst dvēseles. Tātad tā ir punkts, kura viss ir vienots. Un pa lielam mēs ejam uz to punktu, un tajā brīdī, kad mēs esam vienoti paši ar sevi, paši ar visumu, tad mums nav vieta vairāk ne slimībai, nekam mēs vairs neesam sadalīti. Mēs esam vienoti. Un tas ir tas punkts, kur mēs esam maksimāli tuvu paši sev. Ja mēs esam tuvu paši sev, mēs esam tādi, kādi mēs esam, tādus, kādus mums šeit Dievs ir, vai augstākie spēki, vai visums ir ienesis un radījis, tad mēs pa lielam nevaram šeit pasaulē izdarīt kaut ko nepareizi. Mēs ejam savu labāko ceļu, kādu mums šeit ir jāiet šajā inkarnācijā. Ja? Līdz ar to, jo tuvāk mēs esam sev, jo veselāki, laimīgāki un tuvāki savai misijai un dvēselē mēs esam. Tas bija foršs noslēgums, un es tikai atgādināšu, ka šīs ir veselības un biohacking sarunas, kuras mums notiek plus mīnus katru trešdienu, 7:00, un šī bija Sandra Šmaliņa no biodekodēšanas, no Monādes, un dalījās ar savām zināšanām par biodekodēšanu, par recall healing, par vācu jauno medicīnu un visām pārējām lietām, kuras, ja tevi patiesi interesē labbūtība, dzīve veselumā, ir lietas, kuras ir svarīgi, līdzīgi kā alfabēts apgūt, ja? Varbūt ne līdz sīkai detaļai, bet saprast galvenos principus, lai beigās tu varētu palīdzēt sev, jo esam godīgi. Neviens cits tev nevar tik labi palīdzēt, kā tu pats sev.
Un ar šo es tad labprāt arī saku paldies, ka skatījāties un tiekamies atkal nākamajā trešdienā.